Sandvičs tavā personībā. Ieklausies, ja esi dzīvījis vai dzīvusi 2., 11., 20. vai 29. datumā. Tātad šie cilvēki ir divnieki. Tas foršais ir viņos šī iejūtība un empātija. Divnieki vislabāk spēj sajust otru cilvēku un cenšas arī veidot attiecības, lai visu laiku būtu labas attiecības. Ja? Bet tā iejūtība, empātija ir ļoti, ļoti spēcīgi izteikti tieši divniekiem. Savukārt no mīnusiņa, no tā vidiņa, ja, te būs nepārliecinātība. Lai arī divnieki ir ļoti spēcīgi, ļoti bieži viņi ir nepārliecināti par sevi un viņus nomoka šaubas. Un tad viņi vienkārši neuzņemas nekādus darbus, tāpēc, ka nezina, nav pārliecināti, sāk šaubīties. To nevajag darīt. Un trešā daļa. Tātad es tiešām nezinu nevienu divnieku, kurš būtu kaut kāds ar vēju galvā. Viņi ir ļoti nopietni un atbildīgi attiecās pret jebkādu darbu, ko uzņemas. Viņi iedziļinās detaļās un tiešām uz viņiem var paļauties. Ja jūs kādam divniekam iedavāt, uzticējāt darbu, jūs mierīgi varat paļauties, tas tiks izpildīts visaugstākajā kvalitātē. Vai tu sevi atpazini, vai tu atpazini kādu savu pazīstamu cilvēku? Varbūt tu zini šos cilvēkus, bet viņiem nav vispār šādas īpašības. Padalies komentāros un aizsūti kādam divniekam šo.